Ludzas novada Pildes un Ņukšu pamatskolā skolēnu skaits šodien nesasniedz 100. Pēdējo 2 gadu laikā, kopš valsts ieviests finansēšanas modelis nauda seko skolēnam, pamatskolas nevarētu pastāvēt bez Ludzas novada pašvaldības finansiālā atbalsta. Ja mums nepietiek finansējuma, lai finansētu skolotāju darbu tikai stundu pasniegšanai, nerunājot par klases audzināšanas darbu, klases audzinātājiem obligāti jābūt, tas darbs jādara sabiedriskā kārtā, tad netiktu apmaksātas burtnīcu labošanas, individuālais darbs un netiktu apmaksāts, kas tagad tiek apmaksāts skolotāju stundu sagatavošana. Netiktu apmaksāta un plus vēl pietrūktu mums kādas 8–10 stundas, mācību stundas, ko var apmaksāt, ko vajadzētu apmaksāt. Tātad tik tālu aizgājušas lauku skolas. Nauda seko skolēnu skaitam novadā. Šī nauda tiek sadalīta. Ja? Un skaidrs, ka pat cik Ludzas skolās klašu piepildījums ir daudz lielāks, ja? Bija arī tā iespēja šo naudu pārdalīt un novirzīt lauku pamatskolu darbības nodrošināšanai. Ja ar Ludzas novadā ienākošajiem naudas līdzekļiem no valsts un papildus novada finansiālā atbalsta līdz šim bija iespējams izdzīvot, tad nākotnē paredzamie demogrāfijas skaitļi ir nepielūdzami. Tāpēc novada izglītības pārvalde no nākamā mācību gada paredzējusi uz abu pamatskolu bāzes izveidot vienu pastāvēt spējīgu skolu. Neviens direktors tā ļoti viegli neteiks, ka es esmu ar mieru, ka manu skolu slēdz. Ja? Bet jāsaka tā finansiālā situācija ir tāda, ka mēs bez ārējās palīdzības nevaram tomēr eksistēt. Jāteic, ka skolēnu skaita ziņā mazākās Ņukšu pamatskolas skolēnu vecāki ir neziņā, vai bērnus sūtīt uz Pildes skolu vai Ludzu. Attāluma ziņā tam nav īpašas nozīmes. Teiksim, ja domājam par nākotni, ja, tad gribētos, protams, ja mēs nākam uz lauku skolu, ja, tad vismaz, lai, manās vēlēšanas, lai mani bērni varētu šo skolu pabeigt, nesagaidot trešo reorganizāciju. Taču vecāki atzīst, ka bērniem mācoties pilsētā, tas prasīs lielākus izdevumus. Neziņa par nākotni satrauc arī abu Ludzas novada pamatskolu pedagogus. Ja skolas apvienos, būs lielāka konkurence starp skolotājiem, lai saglabātu darbu. Arī novada vadība neslēp, ka pilnīgi visus abu skolu pedagogus apvienotajā skolā nodarbināt nespēs. Ja ir abu skolu reorganizācija, ja tas variants, tad ir iespēja izvēlētos pedagogus atbilstoši specialitātei, kvalifikācijai. Abām skolām arī pašlaik jau ir kopīgi skolotāji, jo lauku skolās ir mazas slodzītes. Tad var optimālu variantu izvēlēties. Mums abām skolām ir pedagogu komplekti nokomplektēti. Ja skolēnu skaits palielinās, tad ir iespējas mums arī palielināt stundu skaitu. Par abu skolu likteni starp skolotājiem, vecākiem un pašvaldību pārstāvjiem ir sākušās diskusijas. Lēmums Ludzas novadā jāpieņem līdz šī mācību gada beigām.